Ko par mums stāsta šī gada zelts? Vai 2025. gads bija drošības meklējumu gads vai risku gads? Es parādīšu, kā tirgus cilvēki un emocijas sabijušies vienā stāstā par uzticību vērtībām, kas nemainās. Cenas lec, cenas krīt un atkal atgriežas pīķa stāvoklī, un visi meklē atbildes. Es parādīšu, kā domā dārgmetālu jomas profesionāļi, ka tirgus kļūst par emociju karuseli. Prognozes, loģika un nedaudz intuīcijas. Tas viss vienā prezentācijā par prognozēm 2026. gadā. Darījumi ar zeltu mūsdienās šodien ir ikdiena un liela aktualitāte. Pirkt zeltu, saņemt kā dāvanā zeltu, tas ir brīnišķīgi. Brīnišķīgi arī skatīties, kā aug zelta vērtība, it īpaši pēdējā periodā. Taču visiem šiem darījumiem, gan pirkuma darījumiem, gan dāvinājumiem, gan arī situācijām, kad zeltu iegūst mantojuma ceļā, ir juridiskas sekas. Un tādēļ konferencē runāšu gan par dažādiem darījumu veidiem, kā zeltu iegūt un pārdot vai atdāvināt, kā nodrošināt ar šo aktīvu savus bērnus, kādas tam ir nodokļu sekas. Un par šiem visiem jautājumiem, gan no nodokļu skatu punkta, gan no dažiem citiem juridiskiem aspektiem mēs runāsim un es stāstīšu konferencē. Zelts ir miers, bet dažiem tas ir līdz brīdim, kad jāiesniedz nodokļu deklarācija. Es jums parādīšu, kā to izdarīt ātri un bez stresa, solīt pa solītim. Mazāk neziņas, vairāk pārliecības. Un jau 6. decembra vakarā tu zinās par visiem gadījumiem, kad nodoklis ir jādeklarē, vai tas ir jāmaksā un vai ir iespējams nodokli samazināt. Mums klienti bieži jautā, vai mums ir lojalitātes programma, un ar lojalitātes programmu viņi saprot, vai mums ir atlaides pastāvīgiem klientiem. Un patiesībā ir tā, ka mums lojalitāte nozīmē daudz vairāk nekā tikai atlaides. Un tāpēc konferences laikā mēs izsludināsim Tāveks lojalitātes programmu, un šī programma nebūs tikai par atlaidēm, tā būs par klientu mērķiem un klientu interesēm. Tiekamies konferencē!